Daži uzdevumi par triju perpendikulu teorēmu. Ja mums ir dots pamatā vienāda malu trīs stūris ACB, kur malas garums ir 4 vienības, un mums ir dots perpendikuls SC pret trīs stūri 12 vienības garš. Aprēķināt slīpnes SA un SB garumu. Ko mēs varam darīt? Paskatīsimies trīsstūrīti. Kuru skatīsimies? Aizmugurējo. SCB. Tas ir taisnīgs trīsstūris. Tātad visas malas mums ir pamatā vienādas. Tātad taisnīgi trīsstūrī augstums ir viena katete 12 vienības, otra katete 4 vienības. Tātad SB mēs varam izrēķināt hipotenūzu. Tātad katešu kvadrātu summa 12 kvadrātā plus 4 kvadrātā, un tas ir 144 plus 16 ir vienāds ar kvadrāta sakne no 160. Šo 160 var ļoti veiksmīgi sadalīt reizinātājos. Sakne no 16 reiz 10, 16 ļoti labs skaitlis, jo no viņa velkās sakne, bet no 10 nevelkās. Tā kā mums nebija dotas mērvienības, tad mums prasītā slīpne SB ir 4 saknes no 10 liela. Tagad mēs paskatīsimies vēl vienu taisnīgu trīsstūri. SCA. Ja mēs uz viņu paskatāmies, tad slīpne SA, jeb hipotenūza, cik viņa būs liela? Ak, jā. Un šis te SCA trīsstūris īstenībā ir pilnīgi vienāds ar trīsstūri SCB. Tad slīpne SA ir vienāda ar slīpne SB. Un tas arī ir 4 saknes no 10. Tas ir vienkāršais uzdevums. Cits vienkāršais uzdevums. Tagad beidzot nopauzējiet un izrēķiniet paši. Pēc tam salīdzināsiet, kas sanāca. Bet es tikmēr rēķināšu uz priekšu. Pamatā mums ir taisns stūris. A, B, C, D. AD un BC mums ir 10 vienības, 10 centimetrus garas. Tad tur arī ir 10. DC ir vienāds ar B 7 centimetri. Un kas ir uzzīmēts? SB ir perpendikulārs pamatam. Un SB ir 7 centimetrus garš. Izrēķināts slīpnes SA, SD un SC. Turpinot tradīciju, sāksim no aizmugurējā trīsstūra tālākā. No trīsstūra SBC. Ja mums ir taisnīgi trīsstūrs SBC, viena katete 7, otra 10, tad rēķināsim. SC ir kvadrāta sakne pēc Pitagora teorēmas, 10 kvadrātā plus 7 kvadrātā. Tas ir vienāds ar 100 plus 49 ir vienāds ar sakni no 149. Šoreiz mums bija vienības, tad SC ir 149 vienības garš. Otro paņemsim, kreiso trīsstūrīti. SBA. Un tajā trīsstūrī taisnais leņķis ir B, un mums ir divas katetes pa 7 centimetriem. Tad SA mēs varam prasīt to izrēķināt 7 kvadrātā plus 7 kvadrātā, katešu kvadrātu summa. Un tātad man pat slinkums rēķināt, es rakstīšu, ka man 2 reizes 7 kvadrātā, no 7 sakne velkās, no 2 nevelkās, un tie ir centimetri. SA ir 7 saknes no 2 centimetri gara. Un trešais trīsstūrītis. Šoreiz darīsim viltīgāk. Pēc 3 perpendikulu teorēmas trīsstūrī SAD
Viens perpendikuls, otrs perpendikuls, un te būs arī trešais. Leņķis A ir taisnas leņķis. Un šajā taisnleņa trīsstūrī mēs tikko izreikinājām SA. Un ja mēs rēķinam SD, tad tas būs. SA mums ir katete. 7 saknes no 2 kvadrātā, tikko izrēķinātā. Lūk, šī otra katete. AD ir 10 kvadrātā. Un ja rēķinu tālāk. 7 kvadrātā būs 49, sakne no 2 kvadrātā būs 2, 10 kvadrātā būs 100. 100 plus 49 reiz 2 ir sakne no 198. Un paspēlējoties ar kalkulātoru var izreikināt, ka tas ir 9 reizes 22. 9 ir mīļš skaitlis, jo no viņa var izvilkt sakni, un paliekās zem saknes 22. 3 saknes no 22 centimetri. Slīpne SD ir 3 saknes no 22 centimetri gara. Un pēdējais, trešais uzdevums. Mums ir punkts S, kas atrodas ārpus vienāda sānu trīsstūra CDE plaknes. SE mums ir perpendikuls pret šo trīsstūri. CDE ir vienāda sānu trīsstūras, malas CE un DE ir 10 centimetrus garas, un trīsstūra pamats CD ir 16 centimetrus garš, bet es jau esmu parakstījusi uz priekšu. Un šis te perpendikuls ir 2 centimetri. Aprēķināt punktu S attālumu līdz taisnai CD. Ko šeit var darīt? Tā kā mums SO ir perpendikulārs CD, es uzvelku perpendikulu no SO līdz taisnai CD. Tad es apgalvoju, ka SO ir tieši tas, ko mums prasa izrēķināt. Kāds ir attālums līdz taisnai? Perpendikuls ir īsākais attālums. Un attiecīgi arī šis te perpendikuls, es savienošu punktu E ar O, atliku punktiņu O, viņš dala CD uz pusēm. Un ko mēs varam darīt? Mēs te pastīsimies priekšējā pamata trīsstūrītī tagad. ODE, leņķis O ir 90 grādi, jo tas arī ir perpendikuls. Un ko mēs tur varam izrēķināt? EO. Tā kā tas EO ir katete taisleņķa trīsstūrī, tātad varētu sakt no 10 kvadrātā mīnus 8 kvadrātā ir kvadrāta sakne 100 mīnus 64, sakne no 36 ir 6 centimetri. Tātad šis ir 6 centimetrus garš. EO otrais. Pāriesim jau uz trīsstūri SOE. Taisleņa trīsstūris, E-leņķis ir 9 grādus liels, jo SE bija perpendikuls pret pamatu plakni. Šajā trīsstūrī mēs beidzot varam izrēķināt to, kas mums tika prasīts, attālumu līdz taisnei no punkta S. Tas ir nogrieznis SO. Viņš taisleņa trīsstūrī ir hipotenoze, tāpēc es varu rakstīt 2 kvadrātā plus 6 kvadrātā. Sakne no 4 plus 36 ir sakne no 40. Šo var sadalīt reizinātājos 4 reiz 10.
četrnieks ir tas skaitlis, no kura sakne velkās. Un esmu ieguvusi, ka punkta attālums līdz taisnai CD ir 2 saknes no 10 centimetri. Tātad tas būtu arī jāuzraksta pilnā tekstā. Punkta S attālums līdz taisnai CD ir 2 saknes no 10 centimetri. Paldies par uzmanību!